Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы продолжаем вас знакомить с кандидатами в кандидаты лидеров самоуправлений, выдвинутых различными политическими партиями. И сегодня в студии у нас кандидат на пост мэра Риги от Национального объединения Baiva Broka. Добрый вечер, Broka. Labvakar. Nu, mēs iepriekš ar jums sarunājām, kad runāsim latviski. Tā ir jūsu izvēle. Kāpēc? Kāpēc jūs gribat runāt latviski, tomēr kāpēc jūs negribat ar krievalodīgiem, varbūt potenciāliem vēlētājiem runāt tieši pa taisno krieviski? Pirmkārt, tāpēc, ka es esmu valsts amatpersona un pašvaldības priekšsēdētāja amata kandidāts, tas ir tomēr valstiski atbildīgs amats, un mums valsts valoda ir latviešu valoda. Un tā ir, manuprāt, tas ir mans amatpersonas pienākums, un latviešu valoda ir valsts valoda, un mums ir daudz citas mazākuma tautības Latvijā, kurās tad man vajadzētu runāt visās citās valodās, kurā es nespēju runāt. Tāpēc latviešu valoda ir mana izvēle. Labi, pieņemsim to, bet man ir tāds jautājums, ko tad nozīmē jūsu partijas sauklis? Vismaz, kad jūs stādījāt priekšā tajā preses konferencē, ka jūs būsiet mēras kandidāti, tur runa gāja par to, ka sagaidīsim Latvijas 100 gadi latviskai Rīgā. Tā laikam skanēja. Jā. Ir tāds sauklis. Ir tāds sauklis par latvisku Rīgu. Ko tas latviskums tad nozīmē? Latviskums nozīmē tas, par ko Nacionāla apvienība arī iestājās, par latvisku kultūru, par latviešu valodas saglabāšanu, par latviešu valodas cienīšanu, kā latviešu valoda kā vienojošais elements visu Latvijā dzīvojušu un arī Rīgā dzīvojušu iedzīvotāju integrācijai. Lai tā ir tā saziņas valoda, jo šobrīd, protams, mēs redzam, ka mazākuma tautību valodas ir daudz un dažādas, nereti bija tā, kaut gan šobrīd jau tendence ir mainījusies, ja kādreiz savstarpējā komunikācijā varbūt tiešām dominēja krievu valoda, tad mēs redzam, ka vienojušas un attīstības pamats ir latviešu valoda Latvijā. Un tādēļ arī Rīgā mēs redzam, ka ir arvien vairāk jāstimulē, jāpalīdz apgūt latviešu valodu. Mēs runājam par to, ka latviešu valoda būtu jāiemāca bērniem jau bērnu dārzā, jo tā ir valoda un kultūra. Tas ir viens no maniem jautājumiem. Ko jūs ar to domājat? Tādiem bērnu dārziem tikai latviešu valodā? Arī bērnu dārziem, jo manuprāt, tas ir tas pareizākais veids, un es te runāju par savu pieredzi arī personīgo. Es esmu dzīvojis citā valstī, kur es redzu, ka veids, kā tu vari iepazīt to valstu, kurā kaut kāda iemesla dēļ tu izvēlējies dzīvot, lai saprastu gan kultūru un valodu, mazajiem bērniem kopā augot un spēlējoties, tas vispozitīvākais veids, kā valodu var apgūt. Un viņi uzauga bez jebkāda naida, bez jebkaut kādiem strīdiem un domstarpībām. Viņi kopā aiziet skolā, un tur nav nekāda dalīšana vai latviešu vai citu valodu. Tie bērni uzauga absolūti pozitīvā veidā, un manuprāt, ka tas ir pareizais veids. Tā ir tāda lieta, vai nu tas tiek darīts brīvprātīgi, vai tas ir pienākums, vai tas būs obligāti, vai citas iespējas vienkārši nebūs kā sūtīt bērnu tikai latviešu bērnu dārzā. Es atkal atsaukšos uz tiem piemēram, kāda arī ir Latvijā citās pašvaldībās un arī citās Latvijas pilsētās ir mazākuma tautību pārstāvi, kas dzīvo, bet ir notikusi jau šī pārēja jau vairākus gadus atpakaļ šīs latviešu grupas, un tur nevienā nav ne šī sociālā spriedze, ne pārmetumi. Visi kopā uzaug bērnu dārzā, aiziet tālāk skolā, un tur nav nekādas dalības. Protams, tas nenozīmē, tas ir ārkārtīgi liela atbildība par veidu, metodēm, kādā mēs izvēlēsimies, lai tā pāri un lai tā latviešu valodas apgūve bērndārzā jau notiktu. Protams, ka tam visam ir pedagogi, tam īpaši jābūt programmām, kādā veidā to darīt. Tātad reālā politika, ja jūs būsiet pie varas, jūs vairāk naudiņas vai visu naudiņu dosiet tikai latviešu bērndārziem. Mēs veidosim to, kādā veidā esošajos bērndārzos pāriet uz latviešu valodu un nodrošināt, ka bērndārzos bērni iemācās latviešu valodu un tad izvēlās un visi jau arī apgūst latviešu valodā izglītību. Redziet, tas sauklis par to latviskumu. Gribētu saprast, tad Rīgā pagaidām nav tā latviskā vide. Jūs gribētu teikt, ka šeit tā latviskuma nav. Nē, latviskums ir, bet mēs redzam, ka ir vide un ir atsevišķas nozars, kurās tas tiek apdraudēts vai kurās tas netiek respektēts. Pirmkārt, jau mēs sākam arī par tiesiskumu ievērošanu. Mums ir valsts valoda, latviešu valoda, kas būtu jāievēro visām amatpersonām, izpildot savus darba pienākumus. Tā ir cieņa pašam pret sevi, pret valsts, kurā tu dzīvo, un no tā veidojās arī attieksme no ārpuses pret tevi, ja tu cieni pats sevi un savu kultūru. Tā ir tā mana pārliecība. Un, ja mēs šobrīd arī redzam, ka bieži vien šī divvalodības komunikācija pat arvien pieaug, ja mēs redzam, ka, piemēram, mēs
apzināti ārkārtīgi lielu uzmanību pievēršam tieši komunikācijai krievu valodā. Lai gan mums ir ārkārtīgi daudz mazākumu tautību citu pārstāvi, un nereti tie paši Baltkrievi vai Ukraiņi saka, mums nevajag pielīdzināt, mēs esam tomēr cita nācija. Ziniet, es jums to varu nepiekrist, jo lielākais mazākums Rīgā tomēr ir, nu, teiksim, mēs viņus saucam par krievu valodīgiem, nu, krievu tautības cilvēki. Nu, un, teiksim tā, Laikam tomēr jūs tas sauklis liek aizdomāties, kas te būs tur tālāk, vai aizies tik tālu, ka, teiksim, kaut kādu pensionāru saucot santehniķi, viņai būs jālieto tikai latviešu valodu. Bet vai ir normāla situācija, ka šobrīd man latviešu pensionāri saka, ka viņi tiešām izsauc santehniķu no nama pārvaldnieka, lai saremontu tekošu kanalizāciju un kad viņš latviski vispār nesaprot nevienu vārdu? Vai tā ir normāla situācija, bet atgrieztā situācija jums šķiet ir pieņemama? Nē, es domāju, ka mums ir jebkuras tautības santehniķi. Visādi, ja viņi uzstāj uz to, ka viņi grib runāt ar to santehniķu vai atslēdznieku latviski, Dievu dēļ, vai tā nama pārvalde neatradīs viņai cilvēku. Acīm redzot, ja mums pienāk tik daudz, ja man nāk tik daudz sūdzības par to, ka nama pārvaldnieki nespēja komunicēt latviešu valodā un nesaprot, un ka ir jāpārzvana pēc pusstundas, tad, kad beigsies pusdienas pārtraukums, tad atnāks cilvēks, kas saprot latviešu valodā, tad jūs pieļaujat, ka kaut kas īsti kārtībā tomēr nav. Latviski ir diezgan jocīgi, jo pašos bargajos, padomju laikos, man liekas, pirmais cilvēks visās komitejās padomēs iestādēs bija latvietis, un krievu valodīgi vai kādi tur vēl tie bija tikai vietnieki, bet oficiāli viss bija labi. Bija īsts latviskums, Latvijas kultūras uzplaukums un tā tālāk. Un rezultāts? Vai tad te ir tā būtība? Kādai jābūt nostādei pret valodu? Tā ir mana pārliecība, ka es gribētu redzēt Rīgu tādu, kur latviešu valoda ir valoda, kurā mēs visi komunicējam, mēs sazinamies un privāti savās mazākuma tautību diasporās vai kā savādāk. Protams, mēs atbalstam to, ka tiek uzturēts katras diasporas tradīcija, valoda un apgūme. Mēs arī atbalstam šobrīd to, vai tie būtu gruzīņi, vai armēņi, vai Azerbaidžāni, vai Baltkrievi, vai Ukraiņu. Kopienas mēs tās atbalstam, bet tomēr valodā kā kopējā komunikācija, man liekas, ir latviešu. Labi, pāriesim pie sociālā garantijām. Tas ir parasti tas jautājums numur 2, kas viss interesē. Jā. Tātad sociālās garantijas. Ko jūs gribat? Vai jūs ko jūs saglabāsiet? Varbūt ko jūs paplašināsiet? Varbūt kā jūs atteiksieties? Es gribētu sākt ar to, ka varbūt šis mākslas žanrs, ko patreizējā varbūt domas vadība ir izvēlējusies pirms vēlēšanām ar biedēt un kā mēs visu labējās partijas tagad atņemsim, manuprāt, ir pilnīgi tāda komēdiska, un es varu pateikt, ka neviena sociālie labumi, kas ir piešķirti dažādām rīdznieku grupām, šobrīd vai tie būtu pensionāri, vai tie būtu daudzbērnu ģimenes, vai tie būtu mazturīgie, mēs neko netaisamies atņemt, bet tas, ko mēs plānojam, kādā veidā vēl mērķtiecīgi palīdzēt. Un kā mēs varam palīdzēt? Mēs arī šobrīd uz katriem budžeta grozījumiem esam snieguši priekšlikumus par to, kā palielināt pabalstu, pieņemsim, kaut vai vienreizēji par bērnu piedzimšanu, kā palielināt pabalstu represētajām personām, kā palielināt pabalstu veselības pieejamībai maznodrošinātajiem pensionāriem. Un kā vispār nodefinēt šo jēdzienu maznodrošināts pensionārs, lai viņš nav burtisks, bet lai viņš pēc būtības ir, jo šeit mēs arī bieži redzam, arī mani bijuši vairāk sūdzību šajā laikā, kad ir pensionārs, kuram par laimi vai par nelaimi ir izdevies noprivatizēt dzīvoklīti, viņam ir dzīvokļa īpašums, bet tā minimālā pensija tāda, ka viņš netiek galā, bet formāli, ja tev ir īpašums, tu nevari kvalificēties, un tev tiek liekta iespēja saņemt kaut kādu veidu pabalstu, piemēram, veselības aprūpei. Tā kā te mēs redzam, ka ir jāpadomā arī kopīgi, kā varbūt pēc būtības pamainīt to definējumu šajām kategorijām, kas var saņemt tās atbalstus. Tad mēs skatāmies par atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Arī tagad bija otrdien, bija ārkārtas sēde, kurā runāja par jauno cenu politiku zooloģiskiem dārzam, kurām tur būs kategorijām atlaides. Tajā brīdī, kad mēs sakam, iedosim arī daudzbērnu ģimenēm atlaides, goda ģimenēm, kuri 5 un vairāk bērni, 3 un vairāk bērni, tad tajā brīdī tad mūsu
pozīcija noraidīja. Gods kalpot Rīgai un saskaņa noraidīja un neatbalstīja mūsu priekšlikumu. Lai gan man liekas, ka tas tik ļoti saskana viņu deklarēto atbalstu arī ģimenēm un sociālo politiku, ka kaut kādā brīdī mēs redzam arī to duālo situāciju. Ja, tā kā, manuprāt, ka šīs ir tās lietas, par kurām ir vēl tas, ko es domāju, ko vēl mēs gribētu darīt. Es arī skatos, ka atbalsts studentiem šobrīd transportā. Studenti arī ir viena no tām kategorijām, kas tomēr finansēs ir diezgan ierobežot lielākoties. Arī šobrīd viņiem ir samazinātā braukšanas maksa, bet, manuprāt, Rīga kā visu augstskolu galvaspilsētu galvenais centrs un šis virziens Rīgas studentiem draudzīga pilsēta, arī tajā es labprāt mēģinātu rast piemēram risinājumu, lai arī šai grupai. Man ir tikai viens iebildums, un iebildums apmēram tāds, ka, atzīstot, ka pabalsts jāsaglabā un, teiksim, tos pašus transporta pabalstus jāsaglabā, jāpaplašina varbūt sociālās izmaksas kaut kādas. Jūs laikam atzīstiet, ka tas ir tomēr Saskaņas un Gods kalpot Rīgai nopelns, jo galu galā pirms Ušakovs nāca pie varas, bija pie varas jūsu Tēvzemes un Brīvības mērs Birkakungs. Birka kungam tak neienāca prātā vispār, kad pensionāriem jāļauj braukt pa velti. Manuprāt, jūs druscīt pārspīlējat, tāpēc, ka Birka laikā arī tika uzsākta jau šī sociāla atbalsta politika un pirmām kategorijām atlaides braukšanā transportam bija. Maznodrošinātiem pensionāriem bija, tad paskatieties, paceļiet lūdzu vēsturi augšā. Bija arī tāds atbalsts, ka tajā brīdī 2009. gadā visiem maznodrošinātiem pensionāriem bija veselības apdrošināšanas polises. Bija tādi pabalsti, kā, piemēram, 2 gadā vai 1 gadā pēc finansu iespējām bija, pieņemsim, Ziemassvētku pārtikas pabalsti maznodrošinātiem pensionāriem. Bija vairāk, šobrīd no tā ir atteikušies, ir pārgājuši uz citām. Tā kā es gribētu teikt, ka katrs Rīgas pašvaldības vadītājs, kāds arī nav bijis, savu iespējumu finansējumu sabalansēto, ierobežoto līdzekļu iespējas ir sociālo politiku vienmēr veicis. Šobrīd varbūt atsakoties no kaut kādas attīstības, varbūt uzņēmēja darbības atbalsta un kā savādāk, lielākā tiesa ir pārlikta tieši šīm transporta biļetēm sākotnēji. Ja? Un te mēs runājam, cik daudz mūsu budžets var kādā veidā tas, ko es redzu sociālajai politikai, ir jābūt arī sabalansēti ar pilsētas attīstību kopumā. Tieši tā. Tas ir mans nākošais jautājums. Teiksim, lai vairāk tērētu, ir vairāk jāpelna. Jā. Kā jūs pelnīsiet? Tieši tā, es katrā ziņā, mana politika tāda, ka es negribu, mans pamatmērķis nav ekonomēt un pārdalīt, bet es tiešām gribētu, nevis baidīties no lieliem rēķiniem, bet no maziem ienākumiem. Un es domāju, kādā veidā varētu to darīt. Viena no iespējām, manuprāt, ka tomēr šī investīcija piesaiste un uzņēmēja darbības atbalstam ir vēl jomas, kurā Rīga varētu strādāt. Kaut vai es varbūt uzreiz asociēju ar savu tādu ikdienas darbu, Latvijas universitātē, kuras es tomēr zinātni, ar attīstību vairāk saistīta. Es redzu, ir ārkārtīgi liels potenciāls, kā es teicu, Rīgas studentiem draudzīga pilsēta. Un visas lielākās Latvijas universitātes un zinātnes centri atrodas Rīgā. Un tā viena joma, ko mēs ļoti veiksmīgi šobrīd arvien vairāk attīstam, ir jaunos uzņēmumu dibināšana. Studenti, kamēr vēl mācās sadarbībā ar zinātni, ar zinātniekiem, mums ir fantastiski atklājumi Latvijā, kas tiek radīti un kuri tālāk tiek komercializēti. Bet, protams, mūsu iespēja atbalstīt katru labu iniciatīvu ir diezgan ierobežota, bet mums ir veiksmes stāsti. Un tas zaļais inkubators, piemēram, Latvijas Universitātei un Tehniskajai Universitātei kopā izveidots uzņēmums, zaļais inkubators, kas atbalsta šīs studentu iniciatīvas. Mēs paskatāmies ar tām mūsu iespējām ir radīt vairāk uzņēmumu un fenomenālas idejas, un tās visas tiek dibinātas Rīgā, tie ir visi Rīgā dibināti uzņēmumi, darba vietas un nodokļi tiek maksāti. 15. gadā vien no šī inkubatora, no studentu idejām 1,8 miljonu samaksāti eiro ir budžetā kā nodokļi. Tad mēs redzam, ka tas ir potenciāls un tās idejas mēs attīstam, bet vienā brīdī tā ideja prasa vēl papildus atbalstu. Un tad mēs meklējam tos investorus no ārvalstīm. Vairāki šie mūsu ideju studenti pārpirktas uz Ameriku, uz citām Eiropas valstīm. Tas potenciāls ir, kurā es redzu, ka ar to Rīga tiešām var būt Baltijā centrs radošajām inovācijām un jaunu uzņēmumiem. Tieši sadarbībā zinātne, studenti un atbalsts. Un šāda veida atbalsts, kāpēc es arī to runāju, ka pašvaldībai tas tiešām būtu interesanti to var darīt. Es esmu paskatījusies, piemēram, Hamburgas piemēru, kādā veidā tiek atbalstīts universitātes studenti tiešām, tas, ko sauc šie startupi visi. Ja, man liekas, tā ir fantastiska un tāda ārkārtīgi pozitīva lieta, jo
šeit es arī kā mamma skatos. Man ir 20-gadīgs bērns, un kur es ļoti gribu, lai viņš, jo viņam tās vilinājumi aizbraukt kaut kur citus, citām konkurējošām valstīm ir pietiekami lieli. Bet es gribu, lai viņš paliek šeit. Tāds jautājums. Labi, kas jūs vēl stimulē otrreiz doties, teiksim, kandidēt uz mēres posteni? Jo 4 gadu pakaļ jūs vienreiz jau to darījāt. Varbūt jums ir uzkrājusies kāda pieredze. Kas jūs stimulē? Es domāju, ka ir uzkrājusies pieredze, un tas acīm redzot ir pēc manas cilvēciskās būtības. Es labprāt esmu tā, kas piedalās procesu organizēšanā, vadīšanā, un es vienmēr iesaistos lietās, kurās tiek veidots kaut kas. Un man tā motivācija, kaut vai tīri personiski, man ir 2 bērni, kas ir rīdzinieki, kas dzīvo šeit. Viens mācās skolā, viens mācās jau augstskolā, kur ar mums bija diezgan liela diskusija, lai viņš paliek mācīties Latvijā, kas teica vilinājumi daudz. Un tas ir tīri personiski subjektīvi. Es gribu, lai Rīga ir tā pilsēta, kur mani bērni labprāt labi jūtās. Un šobrīd viņi, protams, jūtās labi. Es gribu darīt, lai viņi jūtās vēl labāk, lai viņu bērni, lai viņi šeit grib strādāt, lai viņi grib veidot ģimeni. Ja, tas ir, un, protams, arī tā pieredze. Strādājot, protams, man bija iespēja būt arī valdībā kādu laiku un arī Rīgā. Es esmu saskārusies, varbūt, ja mēs iepriekšējā reizē gājām, varbūt es pat teiktu tā nedaudz ideālistiski, mēs nebijām pārstāvēti un mēs domājam, kā būtu, ja būtu. Ja, līdz ar to šobrīd jau esot 4 gadus. Mūsu deputāti strādā pilnīgi visās domas komitejās. Mēs daudz sīkāk jau zinām par tām ikdienas lietām, par tām problemātikām. Pie mums nāk rīdzinieki, sūdzās un stāsta, nāk savām idejām. Tā kā tā platforma turpināt darbu jau ir pilnīgi loģiska. Mums ir komanda, mums ir redzējums, un es ārkārtīgi augstu novērtēju, ka partijas vadība un komanda man vēlreiz uzticēja un iedrošināja, ka mēs to varam darīt. Veloceliņus un runčus tajā domē saglabāsiet? Veloceliņus mēs noteikti saglabāsim un attīstīsim vēl vairāk. Arī pret kaķiem man iebildumu nav. Tas и das идеал. Хорошо. Сегодня в студии у нас была кандидат на пост мэра от Национального объединения Байба Брока. Сегодня, я подчеркиваю, слышали личное мнение как управляющей столицы. И мы надеемся, что мы еще раз с ней встретимся, когда будет принята официальная партийная программа, и поговорим об отдельных ее пунктах более, так сказать, серьезно. До встречи, уважаемые зрители.